aizvadīts 5 dienas treniņu nometnē. Kā fiziskā sagatavotības treneris vērtē šo laiku Liepājā? Mēs pēc idejas tagad jau esam Liepājā pirmo reizi. Iepriekšējās reizes visi bijis Valmierā. Kaut kā, es nezinu, kaut kas te ir pavisam citādāks. Man personīgi vismaz tā liekas to, ka gaisotne te ir ļoti laba. Kaut kā ceļiem arī liekas, ka patīk šeit trenēties. Karstuma vilnis arī ir diezgan tāds uznācis mums virsū, tāpēc mēs dabūnam arī patrenēties ārā karstumā. Bet, tas mums īsti netraucē. Mums ir savs mērķis, ko mēs ejam, un tas arī ir viss. Kā karstums ietekmē darba procesu šādā laikā? Pavisam vienkārši jāstrādā ar plānākās drēbēs, jādzer vēsāki dzērieni, bet lielā mērā nekas vairāk. Labi, fizioloģiski, tev, protams, ceļiem ir grūtāk, bet tas viņiem netraucē. Mēs ejam uz priekšu rādītāji, tikai mums kāpī, un mēs esam visi entuziasmi pilni, un tā arī mēs turpinām rulēt. Pastāst par dienas ritmu, ko jūs darat no rīta? Ir kaut kāda grupu sadaļa, treniņa vai kā? Jā, mums ir tāda smaga disciplīna. Disciplīna komandā viss ir sākās mums no rīta ar rīta rosmēm. Savācamies visi kopā, mazliet pasildamies, pēc tam ejam brokastot, pēc tam mazliet savas lietas istabiņās tur izdaram, ko katram vajag, zobus izmazgat vai nav ko. Ejam atpakaļ uz halli, dalamies grupās. Viena grupa iesildās vispirms savā veidā, otra grupa pēc tam citādāk, iet uz ledus. Viena grupa nāk ar mani uz zāli, pēc tam tas viss mainās, ēdam, guļam. Spēlētāji guļ, mums trenerim jāturpina plānot. Tas mūsu darbs. Un tad viss ir, un tā vakars ir atkarībā no dienas, kā mēs esam saplānojuši, kādas slodzes mums ir nepieciešams likt virsū ceļiem. Dažreiz mums ir gan treniņš zālē vakarā, dalītās grupās un arī uz ledus, bet dažkārt ir arī tikai un vienīgi ledus treniņi. Būtībā skedžuls mums ir pilnīgi pilns. Esat pabijuši arī Liepājas pludmalē? Varbūt tur kāds treniņš ir bijis? Jā, Liepājas pludmalē mēs aizbraucām. Sākumā bija doma tikai pasauļoties, mazliet iedegt, bet tad mums pēkšņi treneriem ienāca prātā tā doma, ka varētu noskriet ļoti daudz kilometrus, sprintos, un to arī čaļi pēkšņi tā labprātīgi izdarīja. Bet, ja nejauko, tad jā, tā Liepājas pludmale ir ļoti plata, ļoti perfekta, tieši priekš mums piemērota bija, lai mēs varētu veikt sprintus. Un lielā mērā es nezinu, ko pārējie varbūt tām ir kādā vakar pusē vai arī dienas vidū darījuši. Bet mēs, visa komanda kā kopēji izmantojam to kā treniņu vietu. Ļoti pozitīvi. Varbūt ir kāds līderis, kurš var visvairāk uzspiest, kurš ir visjaudīgākais? Visjaudīgākais? Es negribētu teikt to, ka kāds ir visjaudīgākais. Protams, katram sportistam ir tā sava mīļākā disciplīna, kur viņš vienmēr parādīs sevi no labākā. Kur viņš būs vislabākais, varbūt kādam ir kādas ātruma īpašības labākas, kādam spēka īpašības, tāpēc, ka mēs jau treniņus plānojam maksimāli daudzveidīgus, lai vispārīgi attīstītu šos sportistus un arī pielabotu tās kļūdas, un pielabotu arī tās vājības, kas katram individam, piemēram, tur ir vai nav. Bet es neteiktu to, ka ir mums kāds izteikts līderis. Tā īsti nav. Visi čaļi tiešām ļoti smagi strādā. Tā gaisotne ir ļoti laba. Tiešām darba gaisotne, pilnīgi profesionāli. Sezonai būsim gatavi. Kā citādā.